Tā vēlreiz visiem labrīt. 7 ir reģistrējušies sēdēt, ka varam sākt Tautssaimniecības komiteju. Viens darba kārtībā jautājums par viedokļa noskaidrošanu. Par viedokļu noskaidrošanu ir priekšlikumu sagatavošanu sabiedrisko transporta nerentablu maršrutu reisu saglabāšanai vai sliekšanai. Īdosim Andri tev vārdu sākumā, tad diskusijā tēma, ka varētu būt gana plaša. Izstāsti sākumā to būtību pašu, dēļ ko tās tiek apkopots. Labrīt vēlreiz visiem. 1. novembrī tika saņemta Latgales plānošanas reģiona viestule ar aicinājumu izvērtēt nerentablus reisus Rēzeknes novada ietvaros, kas ir vai rast, apkopot informāciju, izvērtēt iespēju nerentablus reisu līdzfinansēšanai pašvaldībai. Jautājums to, vai mēs slēdzam tos reisus, kas bija saskaņā ar to sarakstu iznākti, vai rūnam līdzfinansējumu, kā minēju. Visi jūs redzēt saņēmēt to viestuļiņu, kur tagad priekšā ir ka sabiedrisko transporta pakalpojumu likums, 6. pants, pārēc nodrošinot pakalpojumus teiklu, kur goda ītvarus rentabilitāte ir 25%. Bet tā, ka tī noteikumi diezgan drastiski uz lauku apvidiem, tiek izvērtēti reisi, kurūs rentabilitāte ir mazāka par 10%. Un klāt pievienot to tabuleņā, tī visi, kas ar dzeltonu īkrosoti bija, apvienību aizsūtīju, izvērtēt, apkopot informāciju. Vai atbalstam reisu sliekšanu, kurus autotransporta direkcija īrūsunoja priekšlikumus, vai, ja ir vajadzīgs saglabot pīkļuvēju. Pīkļuvē tas nozīmē, ka ņemam vērā kritērijus školnieku nokļūšanai uz skolu, darbiniekiem uz darba vītam, iedzīvotājiem apmeklēt īstotis, valsts vai pašvaldības īstotis vispār pieņemtajā darba laikā, vai kā vienīgais transporta veids, viens maršruts mums jums skar, kas ir Maltas apvienību uz Pēmaņiem, no dzelzceļa stacijas, ka vienīgais pīkļuvē, tas ir nokļūt no vilcīņa, jāatbrauc no galvaspilsētas uz novada teritoriju. Taidi tī bija satiksmes direkcijas izvirzītī priekšlikumi, īsniedza apkūpojumus man apvienības un sokšu no tom, kas piekrita tīm autotransporta direkcijas izvirzītiem priekšlikumiem. Neutrāla apvienība neiebilda. Tik saprotu ar pamatojumu, ka rentabloki ir savus organizēt skolānu porodu. Jā, komentārs ir, apvienība nav ieinteresēta finansēt likvidējumos reisus. Ja tas tomēr skar skolēnu pārvadājumus, ekonomiski pamatotāk ir organizēt skolēnu transportu apvienībā. Tas bija Nautrēnu apvienības pamatojums. Iedzīvotājiem izreiz varbūt varam arī katru, iedzīvotājiem nebija nekādas saņemtas papildus, kur jau var pašpēt. Tas ir termiņi, protams, nežēlīgi. Bet es piemetināšu, redz, mēs vērtējam jau apkūpotu informāciju, ja, kur rentabilitāte tabuliņā tika atspūguļota. Naiet runa par kaut kādiem porvadojumiem, kur ir tī 10 un 11 pasažieru vidējais skaits reisā, runa, kur ir zamāk zem 6. Autotransporta direkcija ir kritērijus noteikusi naikrosojas dzeltenajā krosā, kur vidējais pasažieru skaits virs 6. Ir īkrosojas tas, kas ir zemāk, zem 6. Un tī pazarodās tādi vidēji rodietoji, ka 3, 2, runa par tū izvērtēšanu. Nav es tā, ka es sacētu, ka mēs nevaram izvērtēt. 2 pasažieru reisā
Ko izvērtēt? Mēs skatāmies analīzi attiecināt par izvēli, skatāmies, ka no 5 līdz 17 tūkstoši mums jāpiemēs, tāds naudas nav. Es jūs saprotu, Aleksandri, tur arī tā strikti apgalvot, ka cik ir jāpiemaksā, es to neņemos, jo nekur nav nodefinēts. Ja autotransporta direkcija ir tagad pieņēmusi to 10% nerentabilitātes tikai kā kritēriju analīzei, tā, kur ir pateikts, ka mums vai ir viss tas, kas ir dotācijā norādīts. Nav, tas vēl nav apspriests, cik procenti, vai lai pacelt līdz 10% tikai, vai cik to vēl nav. Vakar bija Zooms autotransporta direkcijas, kur jau tika, jo šī informācija bija jāizsniedz mums jau uz vakar dienu. Atlika mums uz līdz nedēļas beigām iesniegt, jo es teicu, ka šodien uz komiteju mēs skatām to jautājumu, un Reizeknas novada pašvaldības to mums atlika līdz nedēļas beigai, ka varam iesniegt. Pārējie jau tika vērtēti, un es teikšu tā, ka pašvaldības, jā, neviena neatsaucās, ka varētu finansēt, vai no slēdz, vai no priekšlikumi bija. Es tur rakstīju arī lēmumu projektiņā savus priekšlikumus, ka ja tik tiešām piekļuvēja, tas ir jānodrošina, tur ir vienīgais, piemēram, Maltas apvienībā viens reizes ir Pūdīgi, kur, laikam, transports nav vairāk nekāds. Ir tikai tas rakstu priekšlikumu, ka reisu saglabāt kā piekļuvēja, bet izmantot, atļaut M1 kategorijas transporta līdzekļu. Tas nozīmē M1 kategorijas līdz 8 pasažieru sēdvietām, 9 šoferis. Tas ir vieglais transports, kas pašlaik ir diezgan maz vispār izmantots. Ir izmantoti tikai M2, M3 kategorijas, bet M1 kategorijas transporta līdzekļi Rīgas tūmā tur izmanto, bet pie mums neizmanto. Tas ir, kur, ja visi zina, ka mužniece uz Rīgu pārvadāja vēl kādreiz, kad bija tas bija M1, tie 8 pasažieriņi. Tāpēc ir ierosinājums piekļuvē, kā es saku, mans priekšlikums uz tādām vietām, kur ir vienīgais izmantot, mēģināt tādu transportu. Vai ja tur redzam, ka galīgi viņš nav vajadzīgs, piekrist priekšlikumam slēgt. Reiz bija vēl Maltas apvienība, es atceros, kur viņi izsaka priekšlikumu slēgt Rēzekne draudzība Lūznava Malta, kas ir pusdienu reizes. Viņi izteica priekšlikumu slēgt. Es tagad neatcerēšos 3:00 vai cik tur izbraukšanā, bet laikam, cik? Jā, un atpakaļ 3:00. Jā. Viņa raksta, ka ir alternatīva reisam, jā, jo tas pusdienu reis, tik tiešām varbūt viņu vajag pavērtēt, ka viņš slēdzams. Jo Žanna man atsūtīja komentāros skolēnu izmantošanai. Būsim reāli pusdienās, kādi skolēnu izmantošanai. Skolēnu braucieniem. Ar viņiem brauc. Andri, tu kā sfēras porzinotojs, saki, cik tas ir aptuveni cilvēku izteiksmī? Piemēram, ja tiešām ir jāpīfinansē 96% gandrīz reisa dotācija, cik nozīmē cilvēku brauc ar to praksi autobusu? Tur tabuliņā es no galas nepateikšu, bet diezgan maz vidējais rādītājs, tas maz. Bet par līdzfinansējumu, ja mēs apkopojam tiem visiem, kas nerentablie reisies, izvilku tabuliņā savā kopsavilkumu, tur bija 450 000 kaut kas līdzfinansējumu šitiem reisiem. Bet iet runa, ja mums jāfinansē būtu, jo nav tas kritērijs atrunāts, līdz cik procentiem mums jāfinansē. Vai lai tikai būtu tā rentabilitāte 10%, vai cits būs rādītājs, tas pagaidām nav direkcija atrunāts. Ja pat 10% tas būtu no 450, tas ir 4,5 Es pareizi, vai kļūdījos, 45, 10%, 45 000 tas būtu no 450. Bet, pašlaik es nevirzu to priekšlikumu, ka rast līdzekļus reisu saglabāšanai un pašvaldībai rast līdzekļus kā līdzfinansējumam. Mēs pašlaik varbūt uz to neejam, izskatām tikai samazināt to ietilpību autobusa vai
jūs redzat, ka tas reizes tik tiešām nav vajadzīgs, var slēgt. Bet taisnībā tie jau nav liela starpība. Mazāks par 10% tas nozīmē, ka praktiski 90% ir nerentabli. Ja vai maksāt 90, 95 vai visus 100, nu liela starpība jau nav no reisa izdzēvāšanas vīdūs. Nu jā. Līdz ar to tas ir jautājums, da, kas prasa atbildi, bet vai tas ir izšķiroši? Nu, dīz vai. Nav, nu, bet saņēmu dažādus priekšlikumus. Saņēmu, būtu biežāk autobusu pieturas, būtu pasažieru vairāk. Nu, lieciet kaut par 100 metru to pieturu, nu, ja viņu nav, tad nav. Par pieturu skaitu. Pieturu par to, ka ir katrā pieturā ir iespēja apstāties un paņemt, un ir katrā pieturā iespēja iekāpt. Sanāk tā, ka, ja, piemēram, es dzīvoju Britiņos, man ir jābrauc uz Rēzekni, lai man nokļūtu uz Maltu, jo Britiņos sevišķās pieturas kā nav, jo maršrutā nav plānot. Un tā mums ir bijis, labi, es esmu konkrēti par to, jo šeit nebija tas prāturās, jo iesākoties jaunajā mācību gadā, mums vajadzēja autotransporta direkcija prasīt, lai jaunieši asitņos varētu iekāpt autobusā, jo maršrutā nav paredzēts, ka tur ir Ir tas jautājums, kā reiz bija, kur 2 nedēļas atpakaļ satiksmes ministrs bija Rēzeknes pusi, mēs prasām, tīši valsts sekretārs skaidroja, ka nokšu gadu plānoja tomēr īvīst, ka visas, kas ir markētos pīturus, limos varēs uzimt izlaist pasažierus. Tas nācatīts izmaksam, izmaksas bijis tom pīturam, kas jau ir tarificētas, da? Respektīvi, tad jomaksā bijis par vienu toļu, bet tevi jūs mums izlaists uzims tomā pīturā, kas ir markētos. Par to ir esunējumā. Bet par tādi gadījumi, ka, piemēram, cilvēku vajag izkaupt Andronovā, bet reāli šobrīd tikai, piemēram, kūkuļus. Bet neiet runa par to, ka izlaidīt pie ceļiņa, tas gan neiet. Nē, izkaupt vienkārši par pīturu. Bet es atgādināšu, ka pieturu tīkla izveide valsts ceļi ir ņēmuši vērā, ka sastāda ne mazāk par 2 kilometri ārpus pilsētām un 600 metri pilsētā. Tas nozīmē, ka 2 kilometri tuvāk pieturai, valsts ceļi pat neparedz to tādu tīklu izveidi. Viena no otras, es domāju. Jā. Tas ir no tēļiem līdz rītiem, kādi tikai 500 metri. Tas jau restriski ir izveidot jau uz porēji atbilst jau porēji 2 Labi, kas ir toļāk pa apvienībām? Ar neutrālu apvienību būtu daudz mos toļāk? Tā, Kaunatas apvienībai bija reizes, kas skar vēl Čornajas, Čornajas reizes 6536, reizes 7 un 10 un raksta, ja slēgsiet visus negatīvi skars Čornajas pagasta iedzīvotājus, Raknieka ciema iedzīvotājus. Tā ir tāda nedaudz Jā. Palīdzējā jūs minēt, ir 2, praktiski 3 reisi, kurus apvienība, viens no tiem jau minētais Rēzekne grāmatībā uz no Maltā. Un tad jātiecīgi, tas ir pusdienu reizes, un saistībā par šo reisu marš pretenzijas vai iebildumus pie iedzīvotāju padomus neesam saņēmuši. Savukārt, iepriekš minētie 2 reizes, kas skar Ratnieku pusi, un reiz argumentēšu kāpēc. Dažādāšu, protams, ja mēs skatāmies intensitātes, rezultātus, ko nosaka tātad cipari. Tātad 0,31 un 0,8 tikai pasažieru skaits reizē. Var saprast, ka šādā vispār neviens nedarās. Neizmantos par transportu autobusu. Tāpēc šeit jāizvērtē, vai tiešām tas būtu liederīgi, jo liela daļa iedzīvotāji pārgājuši automašīnām, protams, šo pakalpojumu neizmanto. Bet tāpēc šodien esmu šeit. No pirmdienas laikā bija tik viegli, tomēr apzinājos, ka iedzīvotāju padomes visas attiekums teritorijā tāda lielākā tiesa. Čornais uzskata, arī padalīšos, ir saņemts iesniegumus, arī palaidīšu kopiju no iedzīvotājiem, no Ratnieku ciema iedzīvotājiem. Apstāti kādi. Lai pagātējo gadu atpakaļ, Čornais pagastā, Čornais ciemotā darbojās Sočakos. Un
nav automašīna. Protams, ka te visiem lielākoties pie seniori, kas izmanto tos pārvadājumus, un domāju, ka šajā daļā, kur ir brauc vai iepirkties vai reizeknē, kā es minēju, pašvaldības valsts iestādes atmeklē, kā arī ir iespēja sociālās vajadzības, līdz sociālo pakalpojumus, ja? Tāpēc šodien šeit esmu arī pārstāvēt iedzīvotāji, protams, ka jābūt visiem kopā, jo intensitāte apliecina to, ka, diemžēl, šo pakalpojumu vien mazāk izmanto mūsu iedzīvotāji. Lūk, tā tas ir izklāsts. Un, ja mēs runājam par to, vai šajā maršrutā tiek pārvadāti bērni un ir nodrošināti bērnu pārvadājumi, ja 16. septembrī ir apstiprināts maršruts bērnu pārvadāšanai uz skolu. Tātad gribēju minēt to, kas no ratniekiem ir iespēja 7.48 iziet, ja? Es runāju par skolas dienām, uz Kaunas vidusskolu, tātad no ratniekiem uz Janapoli, no Janapolis pārsēšanās uz citu autobusu, un mēs nodādām bērnus uz Kaunas vidusskolu. Un tāpat arī atpakaļ ir iespēja tikt no Kaunas vidusskolas vai Janapoli atpakaļ uz ratnieku ciematu. Jāteic, ka, ja mēs runājam par novada izglītības iestādēm vai skolām, to mēs nodrošinām, bet maršrutā ratnieki Janapola Rezekne mēs pārvadājumus neveicam. Skaidrs, ka mēs arī mūsu skolām, ceļu skolām, bērns nenogādājam. Jā, ne, tas viss labi, jā, es dzirdu, bet mēs runājam konkrēti par 2 reisiem, kas ir 6.40, jā? No Reizeknes uz Ratiniekiem, kur ir vidējais pasažieru skaits, kā tu minēji, 0,31. 0,31 pasažierus. Jā, kā tas pat dabūts, to es neņemos pats rēķināt, bet tas direkcijas statistika. Un otrs reiss, par kuru ir slēgšana 17.00 no Ratiniekiem, kur arī vidējais pasažieru skaits ir 1,13. Vakar Zūma tajā sēdē bija priekšlikums šitos reisus, kur ir tādi statistiskie rādītāji, pārvadātājiem līgumā veikt, ar pārvadātāju līgumā direkcija taisās veikt izmaiņas, un viņu ir tāds termins kā tehniskais noskrējiens. Šitie reisi, viņiem priekšlikums, tas 6.40, kas iziet no Reizeknes uz Ratiniekiem, viņu definēt kā tehniskais noskrējiens. Viņš neparādīsies, tad izņems šeit, bet viņš aizies, un viņš atpakaļ tas, kas jau ir pasažieri, tas jau būs skaitīsies kā reiss, un to neslēdz. Slēdz tehniskais, parādīsies tehniskais noskrējiens tukša uz Ratiniekiem. Jā, neņems pasažierus, jā, jo 0,31 vidējais rādītājs, viņš pataisno brauc uz Ratiniekiem, un tad uzsāk tikai nākošo reisu. Tāpat vakarā, kad viņš aizvedīs uz Ratiniekiem ar iepriekšo reisu, 17.00 izbrauc no Ratiniekiem uz Reizekni, tur vidējais rādītājs 1,13. Viņu arī pārdefinēt par tehnisko reisu, un tāds bija priekšlikums, vai to atbalsta? Vai jūs atbalstāt? Bet reāli tas izmaksu ziņā... Izmaksu ziņā tas uzreiz noņem, tehniskais noskrējiens, tas ir uz pārvadātāja rēķina. Jā, bet praksi? Praksi ir tā. Pārvadātājiem līgumā jau ir nodefinēti tehniskie noskrējieni. Jūs ņem vērā, piedalīties tamā īpērkumā, ja? Viņam līgumu slēdzot ar direkciju redz, kā saka, kur parādās tie tehniskais nobraukums. Vēl mani, kas manis atrauc, vēl reiz bija jautājums arī vakar, ko Zūmā minēja, strupļi. Viļānu, un no Viļāniem nebija strupļa reizes, un tur Mums ir vairāki tādi, kas ir vispār kā pamats. Mums nekad direkcija ar apvienību nav, mēs nekad dialogs bijis, lai mēs veidotu pavisam arī pieeju, kas būtu apvienota skolēnu maršruti. Pieņemsim reizes, kas ir no Vecstrūžāniem caur Nagļiem, pirmdien, piekdien uz Varakļāniem. Mēs panācām to, ka viņš iebrauca Dekšārēs.
lai tiktu uz apvienības centru Viļāniem. Bet tāpat laikā nav nekad bijusi saruna ne ar Varakļānu skolu, ne ar mums, kad mēs veidojam šo reisu kopīgu. Pieņemsim, ir ciems Ļodāni, kuram cauri iet ceļš, un viņiem uz šo autobusu ir jāiet gabals kājām, un cilvēkam ir problēmas ar, teiksim, kaut vai kilometru noiet. Tad būtu elastīgāk, ja izbrauktu, pieņemsim, caur šo ciemu. Noteikti Ļodāni ir diezgan apdzīvota ciemats, un arī no viņa brauktu. Tagad viņi ir diezgan stīvi. Pamat problēma ir tā, ka likvidējot šos reisus, Dekšāru ciems vispār paliek bez sabiedriskā transporta. Liels ciemats Dekšāras paliek vispār bez jebviena. Tiek likvidēts Preļi Varakļāni, bet problēma ir tā, ka viņš atnāk uz Varakļāniem 8, pieņemsim, un 8:10 iet atpakaļ, bet jau pa citu ceļu. Respektīvi, Dekšāru iedzīvotājiem, ja šis pats autobuss uzkavētos Varakļānos stundu, viņi iepirktos aptieka, veikals un brauktu ar viņu atpakaļ. Autoceļa direkcija nav veidojusi šādu dialogu, nav meklējusi kopīgus risinājumus, lai šie reisi kaut ko nedaudz pamainot, arī skolēnu reisa gadījumā. Pieņemsim, mums jālaiž savus autobusus tikai tāpēc, ka viņš kādi pāris kilometri neieiet kaut kādā kabatā un bērni paliek tur, nezinu, ir vairākas tādas vietas. Pirmkārt jāsāk ar sarunām, varbūt mēs varam veidot kopīgus reisus, kopīgu šo risinājumu, vairākas skolas kopā, lai viņš būtu piepildīts, lai viņš ietu katru dienu kaut kādā reisā, un mēs atdotu savu reisa daļu kaut kādu, varbūt kaut kur iztiktu ar mazāku autobusiņu, mēs ar vieglo mašīnu varētu aizbraukt. Bet tas ir tāds pamatīgāks darbs, bet katrā ziņā atstāt tādas situācijas, ka Dekšāres paliek vispār bez sabiedriskā transporta. Bet Ivar Strupļi, vai ne par Dekšāri viens runā? Strupļi ir vairāki reisi uz Strupļiem, un tur ir arī tādi, kas skaitļi rāda, ja nebrauc. Bet bērni katrā ziņā ar tiem reisiem nebrauc. Tieši tādu manu iepriekš nosaukto iemeslu pēc. Tieši nav skarts neviens skolēnu pārvadājums. Te es izlasīšu priekšlikumu. Reises jāsaglabē piekļuves nodrošināšanai. Priekšlikums slēgt reisu sestdienās un svētdienās. Strupļi, kas iziet no Reizeknes 18:20 un atpakaļ 19:12. Slēgt sestdienā, svētdienā, Strupļi. Jā, šie varbūt nav tie, paskatīt, cik vēlu tas ir. Tāpēc priekšlikums tāds ir. Ja skaitļi rāda, ka viņš nav izmantojams, un tur, ko es varu tur teikt, jo tas ir gandrīz vakarā, un sestdien, svētdien, tur arī nav nekādu īpašu komentāru. Darba dienās izmanto muzikas skolas skolu. Jā, arī autobusu. Pašlaik neiet runa par darba dienām, iet par sestdienu un svētdienu slēgt. Un maksā, ka viņi iekāpj tā kā stundu. Arī Viļāni Madona reisam izmanto viena jūsu audzēkne, kas brauc uz Varakļāniem, teica, ka viņai ir tas vienīgais autobus. Jā. Tikai arī viņi raksta, ka pieņemsim ir Cēsis autobus, kas iet 40 vai cik minūtes vēlāk, brauc ar to. Ir alternatīva. Ivar, es atvainojos, tu pa visu kopā, bet mēs runājam konkrēti. Ko mēs tur varam teikt, ja skaidri, ja tā visa sistēma, ko viņi tagad grib no mums dabūt, ir izrauta tāda, pasakat par šito. Tas ir vajadzīgs riktīgs darbs, riktīga visas sistēmas maiņa, elastīga. Mums pat nav ko atbildēt uz konkrētām lietām. Vajag, nevajag. Iespējams viņu pamainot kaut kādā, laiku, izbraukšanas, pagaidīšanas, mainās visa situācija. Salikti reisi, tā ir. Es vēl piebildēju, varbūt uzreiz piemirsās vakar tajā pat Zoomā, vēl, teiksim, bija priekšlikums tagad, ka informāciju tehnoloģiju laikmets ieviest reisus uz pēc pasūtījuma. Teiksim, viņš nav slēgts iet, bet viņš iepriekš pazvanot, ja tur ir noteikti saglabāt to reisu un, teiksim, ar minimālo ietilpību vienas kategorijas, varētu būt, ka iepriekš piesakot tas reiss būs tajā dienā. Jā, bet pielāgoties skolēnu reisiem, viņi pat par to nav padomājuši. Tā kā apvienojam varbūt kaut kādas lietas. Nekad nav to runājuši.
Jo tas viņiem biežiem ir tāda svētā lieta, un mēs nedrīkstam. Mums ir atkal baidās no tā, ka cilvēks kāds pasūcēsies, ka tur kādu minūtīti nokavēs, jo tā jau ir tā problēma, tā juridiskā daļa. Ja tagad ir viens bērns reiz ir, otrs nav, tad tās minūtes viņi nezin, kur likt, un sūdzības būs par to, ka reizes aizkavē. Var pasakīt atklāti, ka jūs nevērtējāt šo. Mēs vērtējām, es tev varu visu izstāstīt, bet ne jau tajā ir būtība. Ja man tas Dekšāru reizes ir aplami uzbūvēts, ko es par viņu varu pateikt? Ja cilvēks atpakaļ atbraucis no Dekšāriem uz Varakļāniem, atpakaļ tiek 4, 3. Ko viņš viņam dod? Nu jā, bet labi. Ko es viņam varu teikt? Jā, labi, bet šoreiz jau ne par to iet runa. Ne par to iet runa, ka viņi ir nepareizi uzbūvēti. Patreizējai situācijai neatbilstoši. Ja viņi runā par taksometra principu, bet nerunā to, ka varbūt vajag kaut ko pamainīt. Taksometra principu, ja es atgriežos tagad pie tā taksometra principu pēc izsaukuma, Edgar, bija priekšlikums Feimaņu tam reisam, kas Malta Feimaņi, ja, vakarā no vilciena, ka to varētu atstāt piekļuvēji, bet ieviestot tādu terminologiju pēc, jā. No jā. Noteikti tur direkcijai būs piezīme, cik iepriekš piesakot to reisu. Tā, kas vēl man, kas no apvienībām vēl gribēja ko izteikties? Kas ir gatavs piedāvājums, bet rūpīgi piepietu, kritiski izmaiņas, tā firmā nav, bet es nepiekrītu, ka tas ir izvērtē. Tā ir sabiedrības viedokļi, noskaidroti kooperatīvi ekonomika, tas ir iedzīvotāju patrobu, un savukārt jau izdarīja vienīgais prasība, jau Silas vagas vai iedzīvotāju priekšlikumu uz tīmības. Es to piefiksēju, jā. Saglabāt kā piekļuvē. Bet iteit runa praktiski par esošu reisu pa lielām sliekšanu, bet vai kāds ir domājis par tos, respektīvi reisu vai samazināšanu skaita ziņa, ir mēs reisi, kas reizi nedēļā vai katru otru dienu, tā toļāk, nevis katru, tāpat par maršrutu porplānošanu, kā tas vispār netiek skaitās tādi punkti, da? Nē, redziet, ierosinājumi jau var iznākt. Bija kopā ir iesniegts 15 reisi šeit tabuliņā. Skaidri jau vakar apkopoju 15 reisi no vairākiem maršrutiem. Un iet runa, kur maršrutā tas nav vienīgais reiss. Vienīgais tas bija, kas tas Malta draudzība, ja, kas slēdzams jau viņš pusdienās un tur dublējas paralēli kaut kas iet blakus. Bet tie pat ratnieki, kas ir, tas tak nav vienīgais reiss. Nav, tur ir vairāki reisi maršrutā. Tāpēc tas ir no kopējā maršruta tīkla 15 reisi tikai. Tas nevajag uztvert kritiski, ka tur rādītāji paši pa sevi rāda, ka tas ir... Tas ir skaidrs. Jā. Par to mēs nerunājam, bet Gunaram, tu pareizes komentārs. Rāzekņa, Lūznova. Jā. Tur ir tik slēgts, ja? Tas jau slēgts, viņš parādā šeit sarakstā bija Reizekne Lūznova tiešais reizes, bet viņš jau slēgts no 23. gada. Cik zinu, brauko, tas elektroautobuss teica. Vai Reizekne Lūznova tā nav tagad pašlaik tieši par to? Alternatīvu, ka tas sataisīt izmaiņas, lai Reizekne, Vertekne Lūznova, Malta, tur ir Reizekne. Būtu cilvēku vairāk, būtu rentabli. Malta Lūznava Reizekne ir, bet tieši Lūznava Malta tā nav.
skaidrs. No Maltas iebraucot Lūznavā, tāds ir? Būs runāt ceļu direkcijas, tad vēl iedzīvotājiem komentārs. Tī, kas brauc autobuzi, varētu, lai brauktu ne 50, ja kaut 70 km/h, stovātu autovu tīturā, sastrāgumu radiet visu ceļā. Jo avārijas lūdās jūs 5 katru zīmu, iedzīvotājus ir par to sašatuši. Jā, jo tas arī atbrauc satiksmes drošību, jo principā viņi lēni braucot, tas provocē to, ka vairums autovadītāji ir spiest viņus apsteigt. Līdz ar to, kam tas ir labi sabiedrībai, tas rada apdraudējumu lielu. Papildus arī tas ir ilgāks ceļš maršrutam. Viņi pārkāp satiksmes noteikumus. Es piebildīšu arī par šo. Tas laikam jau ir sadzirdēts un informācija vispār, kā saka, komitejai. No jaunā gada ir jauns līgums jau. Rēzeknes autobusu parks, kas ir startējis konkursā un uzsāk pakalpojumu lotē Rēzekne Ludze. Tas nozīmē, ka no jaunā gada atgriežas maršruti Rēzeknes autobusu parka apkalpošana, kas bija uz 2008. gada sākumu, kad Ekolēns ienāca tirgū. Ir atpakaļ atgriezušies, bet, protams, ka ar jau savām korekcijām, kur ir pasažieru plūsma izmainījusi tās korekcijas, un par to ātrumu piemetināšanu jaunajā līgumā ņemts vērā. Nākošā vēstule jau ir ienākusi pie manis, kur jau no izskatīt un saskaņot, ka kustības ātrumi mainīti, un jūsu tas, kur jūs tagad komentējāt par to lēno ātrumu, tas jau ir iekļauts. Jā, pībilda saprotu, ka Rēzeknes autobusu parks arī ir izagodojis vairākus 10 jaunu autobusu, kas maršrutos daļa viņas arī vairākas Latvijas no Ekolēna porjams. Bet vai es pareizi saprotu, ka itī maršruti, kas ir atzīmoti, sacēsim tā, īm ir alternatīvi maršruti citos laikos, citos dīnos vai vēl kaut ko iz konkrētu cīmu, īspējams, izņemot tikai Dekšāvis, ka Ivars saka, kur navarās no iedzīvotājus. Visi poros vītos ir alternatīvi maršruti. Gluži tā nav, jo tajos maršrutos, kur nav alternatīvas, tur mēs arī rakstīsim priekšlikumu, kā saglabāt piekļuvēji. Viss tas ir, tos var nosaukt, kas bija Feimaņa vakarā, ja, kur bija reizes, ka vairāk citas nav pūdnieki, bija, kur vairāk citas nav iespējas. Tos mēs priekšlikumā šarī lēmuma projekta priekšlikumā izskan, es rakstīju tur variantus, kā saka, vai tie ir atbalstāmi. Saglabāt reisus piekļuvēji, samazināt, kur pasažieru plūsma ir mazāk par 6 pasažieri autobusam, vidējo, ko direkcija minēja, piedāvāt M1 kategorijas transporta līdzekli izmantot tajos reisos. Un kas ir slēdzami, kas tik tiešām 3 priekšlikumi tādi. Un 4. ka Rēzeknes novada pašvaldība nesaskata iespēju līdzfinansējumam. Tu uzrakstam pareizi, lai nav Freimaņu vai Rītiņu, ka mēs viņu sarakstos. Vai atbalstāmi tādi priekšlikumi? Tas izaklausa saproti, ko citi domāja. Vai, ja kur apvienība redz, ka tik tiešām vajag, tad pasaka, ka gatava līdzfinansēt. Cik daudz tas aprēķinos maršrutu no itīm Skaru skolānu porvadojumus tīši? Tieši uz skolēnu neietekmē, jo visi man no apvienība raksta, ka skolēni vai no tiks nodrošināti, bet, kā minēja, vai vakara reisi un tie rīta agrie reisi tur tas nenodrošina. To ticamību, kur Malta caur draudzību raksta, ka pusdienu reisu izmanto skolēni. Man kaut kā, bet tur vidējais rādītājs rāda tur 3-4 cilvēki, kādi skolēni var izmantot. Par to Dekšāru reizi tur gan izmanto arī skolēni, jo ir tā, ka... Te Dekšāru reizes bija minēts? Ir minēts tas, kas ir caur Rudzātiem, Stirnieni, Sīļukalnu un Varakļāniem. Tas nav mūsu maršrutu tīklā? Nav, bet tas attiecas uz mūsu iedzīvotājiem. Jūs saprotat, to izvērtē pārvadātājs, kas
Es piekrītu, tas ir, teiksim, ne tiešās saskarsmes, bet ar to autobusus. tādi ir reisi vairāk. Tam es piekrītu, jā, kas iet Madona apkalpo arī Reizekne. Mēs, varam rakstīt varbūt vēstuli, kā papildus. Tas ir vienīgais autobus, kas iet caur Dekšārēm uz pilsētu, kur nopirkt maizi, aiziet uz aptieku, aiziet pie daktara. Es saprotu, to informāciju tādu varētu apkopot, un tā būtu tāda vēstule, ka atsauksme, ka Madonā izvērtēt, ka ņemt vērā Reizeknes. Es saprotu, bet Reizeknes iedzīvotāju viedokli ņemt vērā. Preļļa autobus, tad tas ir Latgales autobus. Viņš vienkārši iebrauc Varakļānos, apgriežas un brauc atpakaļ uz tiem Rudzātiem un Preļļiem. Mēs šoreiz nevērtējam to. Mēs vērtējam Reizeknes maršrutu. Viņiem būs vienalga par dekšāriešiem, bet dekšārieši ir Reizeknes novada iedzīvotājs. Jūs saprotat, es saku, pašlaik mēs izvērtējam šito, bet tas vērā neņemams, es nenoraidu, tas vērā neņemams, jā, dekšāriešiem tas ir varbūt vienīgais, bet to apkalpo cits pārvadātājs, ne Reizeknes autobusu parks. Bet te vajadzēja saskaņoties pārvadātājiem. Bet sarakstā viņš ir. Reizeknes tās pārvadātājs Madona, viņiem vajadzēja saskaņoties, lai būtu reisis. Tā sanāk, to vadā Preļļi, to nevadā. Tepat rakstīts Tukuma auto. Saskaņot viņiem vajag. Savā starpā. Es domāju, ka tas jau apkopo, veidojot maršrutu tīklu, direkcija noteikti to ir ņēmusi vērā. Tas nav tā, ka mēs tagad kaut ko no jauna izdomāsim. Direkcija viss sabiedriskā transporta tīklus ir, kā saka, redzams, un viņi arī orientējas, ka uz to ir vienīgais piekļuve nodrošināt Dekšāriem. Es domāju, ka arī būs vērā ņemams, ka uz Dekšāriem tur autobusu nav diez cik dienā daudz. Es diez cik vispār nav uz to, pat apvienības centru nevar to nokļūt. Jā. Es domāju, tur noteikti atstās viņu kā piekļuves. Tur es neteicu, ka viņš slēgsies, jo tas nav manā kompetencē, bet daļēji atbilst, daļēji neatbilst pēc tiem rādītājiem. Mēs to nevaram norādīt, arī tā, ka tas Karnasu teritorija, kurā to vajag nevis īzējumās koču. Varam, tas noteikti stimulēs lēmuma pieņemšanai tam pārvadātājiem, kad izvērtēs. Jā, tas... Vai nosauktī priekšlikumu un Andra puses, ko mēs varētu rakstāt apvienību? Piekļuvītī par... Bet vītus nav. Ja viņa nebūs. Bet iet runa strupļi par sēsdienas vētdienas. Protams, tur ir nianses, ja tie bērniem mācību vērtātu, esam pieņemsim skolas, kas ir tā obligātā. Tad es neredzu to risinājumu, kā var sabiedriskajā transportā komandotam vienu laisti, bet lielākajā daļā ir iespējams pie risinājumu, kur ir jāmeklē kopīgs. Ja tikai mums kāds runā, tad viss jau viegli negrib. Ivar, par to, kas jau izdomāts, kā saka, nav vajadzība iespringt un uztraukties. Ir noteikumi, kas regulē pārvadājumus un autobusus, kas apkalpo šoferi zina, vai drīkst uzņemt, vai nedrīkst mazu, bet par to nav ritenis no jauna jāizdomā. Pats Ilgona reiz ir izveidot savādāk, ka priekšā iedzīvotājs braukt uz Varakļāniem 10 reizes vairāk. Viņš patreiz ir tāds, kāds viņš ir, kuru nevar izmantot. Kādi nebraukt ar autobusu vienu galvenā, tāpēc neķēs jums kādā, man neķēs. Bet vai konkrētu priekšlikumu, bet es izklausīju pēc atsevišķu, ka priekšlikumu, ko vajadzētu īsi... Tādiem vairāk, kas varētu būt arī tā pat naglī Varakļāni 14 km vai 16, viņi paliek vispār. Tik vajag cilvēku. Kādam tiks? Jā, bet kādam ir jāuzrās, bet tev iestudē? Jā, tos jā. Lūgums jau tad uzrakstīt par tiem transportiem, kā priekšlikuma veidā autotransporta direkcijā pataisnu izsniedzīt varbūt. Varbūt citām apvienībām vēl varbūt apkopot tos visus ieteikumus un kopā novadēs. Mēs varam tā 2 nedēļu laikā apkopot tādu rīku, da? Respektīvi par tom tieši rītam, kur izmaiņas maršrutām būtu vajadzējas. Kur jūs redzat, ka tiešām kaut kas nav nosakts vai kaut kur līki izīts ar kādu līku? Deputāti Lomba noteikti zina visus uzvārdos, kuri var ņemt un paprasīt viņu, kāpēc viņi neizmanto. Aptaujiņu vajadzēja nosakt. Es pat varu izteikt variantu, kā mums ir tas aizved mani soliņš, tas ir alternatīva krīzes situācijām. Cilvēki speciāli esmu vedusi iet uz aizved mani soliņu laicīgi.
lai viņš varētu atbraukt pēc tam uz mājām ar 3 autobusu, jo ja viņš aizbrauc 8 no rīta līdz 3, viņš tur nesēdēs Varakļānos, un ar tām somām atkal iet nav izdevīgi. Jā, Oskar. Jā, no savas puses varu nedaudz padalīties ar savu pieredzi. Es cīnījos, var teikt, visu vasaru, lai mums Bricāno jautājumā, kur autobus nāca ar gardu līdzādiem, neiebraucot centrā. Bija runā par 700 metriem rūpīgi izbraukšanu ar centru. Es vasaru nocīnījos ar autotransporta direkciju. Plānošanas reģions jā, pilnībā visu kārtībā, bet jūs veidus es izcīnīju, jā, visu vasaru. Un tagad man jāskaidro, kāpēc tomēr tajā neienāk tie cilvēki un neizbrauc šajā posmā. Un viņi izvērtē tikai jābrauc skolniekus. Visu pārēju uzreiz atņemt, uzreiz pārēju. Ja ir pamatams, ja brauc skolniekus, tad jā, ir iespējams. Ja nav, uzreiz atņemt. Nu jā, viņi izvērtē jauniekļauto pieturu reisā un analizē, cik tā parādījās pasažieri klāt. Tas pasažieris, kas brauca jau reisā iesēdās pirms Dricēnu skolas. Viņš tāpat, viņam nav citas iespējas, viņam jāizbrauc ar Dricēnu skolu un tālāk maršrutā. Tāpēc viņu arī neskaita. Skaita tikai, kas no tās pieturas. Un jautājums arī vēl. Es atbalstu, jā, varbūt, bet 700 metri, jā, jūs paši tikko minējāt 700 metri skolēniem. Es nezinu, tur tik daudz tāda plūsma, ka tik tiešām 700 metri jaunietis nevar noiet. Tas bija pamatojums, lai to vispār varētu izīt skolu, bet ir galvenais, ka tas iedzīvotājs, viņam ziemā rudenī jāieties 700 metri, kurā laikā mums ir iespēja braukt ar centru, kur ir izveidota jau iepriekš bijusi pietura, un mēs to nevaram izdarīt. Pilnīgās apsaules, kur ir doktorāts viss nakts, nav piekļuve centrā. Tas ir pilnīgās apsaules. Tas jā, bet kopumā tie palielinās kilometri, un katrs kilometrs maksā naudu. Labi, tad ir priekšlikums sagatavot 2 nedēļu laikā apkopot, bet pragmatiski, da? Lai nav tā, ka tiešām katrā koktā beigās izdomājot iebraukt vāsu protu, izdomājot tos vītas, kas ir sūtam Andrivu, ja tad vienotu tādu viestu aizsūtam autotransporta direkcijai. Lai izbraukt, tas viņas ir nagli autobus, nagli Varakļāni vecāki negrib, lai tikai brānis jau tā, ja vārīgi sanāk celties. Ja varbūt iespēja pārdot pusstundu pārstot, vai pusstundu no rītas, tas svarīgi brādamiem. Šādi gadījumi varbūt ir vairāk visam novadā, kur izmantot, mēs varētu nesūtīt autobusu, nagli viņš ir. Jā, bet atceramies tādu lītu, ka tas viss ietekmē gan izmaksas, kā Andris sacā, ietekmē arī iespējams citus maršrutus, kur ir savienots autobusus. Tas nozīmē, ka visdrīzāk tāds jaunīvedums varētu būt tikai no iepirkuma. Tas iepirkums ir dīzvērtīgs maināts, kurā brīdī ir noslēgts, droši pastāvēt. Tā kā itū mēs sagatavojam pragmatiski, bet ar cerību, ka tas nokšā gada dīzoju maināsīs. Par tiem priekšlikumiem, ko Andris, mēs viņu nopaļējam komiteja, lai mēs domājam varam. Un es vēl par to piebildīju, ja rakstīs tajā vēstulē, varbūt informāciju vairāk, lai uzsvaru apkopo, kuru es nezinu, varbūt, kas apkalpo citi pārvadātāji. Jo kā tiem dekšāriem tas vajadzīgs, ja, tas reiss, ja, jo man varbūt tās informācijas nav tieši. Vietējie dekšārieši zina, tas neskar arī Reizeknes pārvadātāji, ja, un tāpēc jūs būsiet kompetentāki par citu pārvadātāju, kas skar tieši jūsu to ciemu. Es gaidu vairāk tādu informāciju, kas kā saka, konstruktīvāku. Ir iebildes, es gribu iebilst jau, un atvinieku centra nav katras funkcija, kaut veidom atviniekus, jobūt cilvēkiem pie atvinieku centra. Tas nav arguments. Es runāju tikai par to, ka pragmatiski izvērtējam. Lai nav tā, ka mēs tiešām pilnīgi katrā ceļa pusē mēģinām izvērtēt. Nā, es runāju par atvinieku centru, jobūt cilvēkiem pie.
Да, tad, nu, nesagaidināju, jo apvienot centru ar otru koku. Tu tā mums tā secini. Nāk viņiem. Es atceru tā. Redzi, Dekšāram nikod nav bijis uz Viļāņiem pīkļuva. Nikod, nevienos laikos. Un arī ceļš nav saremontēts. Ir ceļš. Varētu aizbraukt zīmes periodam un rudiņiem. Da, tu atsevišķi priekšlikumā likam iekšā. Jā, bet tī, ko Andris pīmiņā, vai tam, kam kas ir pīpilstams? Da, tad, nu, vienāmies par tādiem priekšlikumiem. Paldies! Aicinām Andriju aizsūtāt tādu iespēju, tikai aicinām nobalsot par itu jautājumu. Uzsaucu balsot. Tur ir cilvēki, kas ir sociāli cilvēki pēc īpaša statusa. Nobalsojam, jā, visi? Vienība nav gondams. Tas nav kurcēm. Tikai trūkumu cilvēku. Tā, Rita nepaspēja nobalsot. Rita par, jā? Īkļājam, lūdzu, Rita arī balsu tehniski. Tad visi esam par, 7 par. Līdz ar to darba kārtība izskatīta. Sēdi slēdzu.